Vamos. Super. Nu, palaidies par rokām, paskaties. Nā, čūvim šķīri. Tas ir no mašīnas rata. Tas ir karburators. Ko tas baņē? Tas ir no Pirmā pasaules kara rokas ložmetēja. Tāda, ko es jums tur rādīju, bildīt, tur bija. Tas ir no vācu Šturmgevēra. Tā saucamā Kalašnikova, kas bija vāciešiem Šturmgevēra. Tātad tas ir unikāls arī. Otrais karš, tas ir pirmais karš, brīvības. Nē. Tālāk par patronām atsevišķi, ja? Tātad šitie visi dzelži ir atrasti te mežos ap šeien. Šī te ir sarkanās armijas rokas granāta. Rokas, pridzeklis. Nē, viņi vienkārši ir sarūsējis. Patronu čaulītes. Šeit mežos var atrast visas Pirmā pasaules kara čaulītes. Tā. Un kas tā ir, kurš jau pateikt? Japāņi, franči. Japāņi. Kāpēc Japāņi? Tā. Tāpēc, ka šeit ieroči strelniekiem ir sevišķi igauņu pusē un latvieši bija visi iespējami, kādi bija pasaules pirmajā karā. Tālāk. Par čaulītiem, ja? Tātad čaulītes, ja? Tātad čaulītes ir tā kā pirkstu nospiedumi. Čaulītes ir kā pirkstu nospiedumi. Ja mēs jo šeit pie Raunas krastu bija Pirmā pasaules kara un Otrā pasaules kara ierakumi. Un tur ir pat čaulītes ir sajaukšās kopā. Un tālāk te ir tā, kurš ko var pateikt? Tātad šī te patrona ir oriģināli priekš Krievu Mosina sistēmas šautenis. Jā. Tātad, ko pasaka mums čaulīte? Šeit aizmugurē varat salasīt kas par cipariem vai burgeriem. Tātad čaulītēm aizmugurē ir cipari, burtes. Un, kas ir interesanti, kurš var izlasīt, kas šī tad ir uz kāds čaulīt? Matāts maini. Jā. Vai parasti lejā. Nu, kas var izlasīt, kas tur ir? Nu, vēl burti kādi. Tātad, mēs ņemam, atrodot čaulīti. Atrodot, nē, tas ir no Padomju armijas, sarkanās armijas pretanku lielgabala tēmēšanas iekārtas, ja tas lielgabals uzspridzināts tika. Tur tās daļas viss aizgāja, tas pie Liepājas tilta, Raunas tilta. Tur ir no visdažādākie krāmi. Tas ir Otrais pasaules karš. Tas nav pirmais. Tā. Tālāk. Nav pareizi. Šitā ir salīdzināts patrons, kurai armijai pietiek uz tā. Patrona rantīte, ja? Tā ir saucamā Krievu armijas Mosina patrona. Šodien viņi bruņojumā Krievijas armijai ložmetējiem. Maksimumu ar gropu iekšā, ja tās viss ir vācu patroni.
Eiropas patrons. Krievu patronām bija šī rantīte mode. Jā, nē, tas no šī. Kurts parādās, ja? Un visām Eiropas Mauzera un citām patronām ir gropīgi.